esam tikušies Mārta tādā atbildīgā brīdī. Tev 47. Man tikai nedaudz mazāk, bet, bērns ir 147, jā. Ko par to, ja tas stāsts? Tu esi no nākošās paudzes jau, ja? Tad tu esi dzimis pēc tam, kad jau Ventas dzimis bija dzimušs. Tas tā sanāk, jā, kad es esmu audzis jau Ventas dzirkstis skanējuma laikā, jā, piedzīves un izaudzis un ar vēl trāpījis. Trāpījis. Tagad atkal nes tālāk, vai nedabīgi? Protams, tas ir tas, jā. Jo mēs tikko Daini par to runājām, viņš no tās pirmās paudzes, jā, viņš tagad ir lūk nākošā paudze. Es pat neesmu noslēdzošā paudzes, jā. Nē, viss turpinās, bet tā pašā mirklī nedaudz aktīvāk un pēcāk arī bija vēl pēc manis. Nē, neapšaubām. Mēs ar vēl nonāksim vienkārši. Bet skatoties uz tevi, uz šiem cilvēkiem, kas sanākuši, liekas, tas stils tā kā nav mīris, tas disko stils. Kā tev liekas? Ventas dzirkstis vienmēr ir bijušas tādas, kuras ieliek tevī, un ja tu to paņem un māk to pacelt augstāk, tad tās Ventas dzirkstis tāds arī ir, ka viņš vienkārši izveido tevi par tādu kādu, varbūt slēptās idejas, domas vai vēlēšanās vai sapņi kaut kādi. Tad arī es trāpīju Ventas dzirkstīs savu laiku un man uzrunāja viesturs un tiešām es teiktu, ja mani sapņi nebūtu realizējušies, pateicoties Ventas dzirkstī, mēs pat nevarat iedomāties, kas šodien es būtu. Jā, īstenībā, man bija bail prasīt šo jautājumu. Tā saucamā Ventas dzirkstis nesaprotamā, bet jūtamā enerģija dod tev impulsu. Un es gribu teikt, tā enerģija nekur nav zudusi. Un tas zīmols ir īberīgs, kā kurzemnieks saka, to nevar ne ar ko sajaukt. To mēs zinām, tas nav pat kompliments, tas vienkārši tā ir akcija. Tā ir, jā. Jā, un to jūs esat veidojuši. Viesturs, teiksim, sāka, tu esi taisījis nākošā paudzē, un ar ko es tev gribu spiest? Es gribu teikt, ka tā paudžu gaita nebeigsies, ka tas neaizies. Es jau tik ļoti ceru to, ka Ventas dzirkstis turpināsies un tās dzirksteles būs arī pēc 5, 10, 20, 30 un 50 gadiem. Kādā formātā grūti pateikt, bet tā sēkla, ja tās dzirksteles saucamās, tās ir visā pasaulē un starp mums visiem, tā kā viņas jebkurā mirklī var izpausties un parādīties un izpaudīsies. Mūzikā, dejā, dziesmās, atkal satikšanās. To veco stilu atkal, teiksim, kaut kādā veidā pārģenerēs uz jaunām. Jā, un ar jaunu iedvesmu, ar jaunām tehnoloģijām, protams, vai ne? Protams, jā. Tad sarunājam, ka tiekamies 50 gadu jubilejā neapšaubām, jā? Turam īkšķis, lai varam tikties 50 gadiem. Dabīgi. Un kā noliekam mērķi, protams, jā? Jā, tiekamies, bet lai arī tā notiks. Jā, dabis par starpu arī 48, 49, jā, bet 50 būs un tās nebūs beigas, tici man. Tas ir tikai starts. Tas ir tikai starts. Paldies, Mārtiņ. Paldies.